Fiziskā aktivitāte un fiziskais stāvoklis – mana aktivitāte. Modulis 5. Pasaules veselības organizācija (PVO) definē fizisko aktivitāti kā jebkādu ķermeņa kustību, ko rada skeleta muskuļi un kas prasa enerģijas patēriņu. Fiziskās aktivitātes ietver visas kustības, tostarp brīvā laika aktivitātes, pārvietošanos uz un no vietām, kā arī darbības, kas saistītas ar cilvēka darbu. Gan mērenas, gan augstas intensitātes fiziskās aktivitātes uzlabo veselību. Populāri veidi, kā būt fiziski aktīvam, ietver iešanu, riteņbraukšanu, pārvietošanos ratiņkrēslā, sportu, aktīvu atpūtu un spēles. To var darīt jebkurā prasmju līmenī un ar prieku ik viens. Ir pierādīts, ka regulāras fiziskās aktivitātes palīdz novērst un kontrolēt neinfekcijas slimības, piemēram, sirds slimības, insultu, diabētu un vairākus vēža veidus. Tās arī palīdz novērst hipertensiju, uzturēt veselīgu ķermeņa svaru un var uzlabot garīgo veselību, dzīves kvalitāti un labklājību. Regulāras fiziskās aktivitātes, piemēram, iešana, riteņbraukšana, pārvietošanās ratiņkrēslā, sportošana vai aktīva atpūta, sniedz būtiskus ieguvumus veselībai. Jebkura fiziskā aktivitāte ir labāka nekā pilnīga tās neesamība. Kļūstot aktīvākiem visas dienas garumā ar salīdzinoši vienkāršām metodēm, cilvēki var viegli sasniegt ieteicamo fizisko aktivitāšu līmeni. Regulāras fiziskās aktivitātes var uzlabot muskuļu un kardiorespirātoro izturību, samazināt hipertensijas, koronārās sirds slimības, insulta, diabēta, dažādu vēža veidu, tostarp krūts vēža un resnās zarnas vēža un depresijas risku. Samazināt krišanas, kā arī gūžas vai skriemeļu lūzumu risku. Palīdzēt uzturēt veselīgu ķermeņa svaru. Fiziskā sagatavotība ir indivīda ķermeņa stāvoklis, kas attiecas uz spēju efektīvi un enerģiski veikt dažādas aktivitātes ar zemu enerģijas patēriņu un samazinātu traumu gūšanas risku. Tie, kuri ir labā fiziskajā formā, var viegli veikt dažādas aktivitātes bez pārmērīga noguruma gan darbā, gan sportā. Tas ir saistīts ar šādām fiziskajām īpašībām – izturību, ātrumu, lokanību un spēku. Paldies!